no mazotas tu gribi būt vispirms, saprot, prezidents, pēc tam tu gribi būt jurists, pēc tam tu gribi strādāt policijā, ja, un tās domas, protams, visu laiku mainās, ja. Bet es zināju vienmēr, ka kaut kas būs radošs, pēc sajūtām, kā es arī tur dzīvoju. Bet arī tāpēc, kad man mamma bija frizieri, ja, tas jau iet, tā teikt, paudzē uz paudzi. Tas jau ir, tā teikt, jau bija iedzimts. Ja, bet es tev teikšu tā, ka visu bērnību es griezu lelē matus. Ja, bet tas tā nav joks, ka tie radošie zirni sākās jau bērnībā. Ja. Var teikt labi, ja tu man tādu jautājumu uzdod, es tev uzreiz varu pateikt, jā, laikam es zināju, kad es būšu, jo man nebija varbūt citu variantu, ja, kad visu bērnību es esmu, tā teikt, salonos arī, dzīvojis, tā teikt, jo mamma strādā un es visu laiku skatījos, kā viņi to dara un tādā ziņā, tā ir mana dzīve. Es bez radošiem cilvēkiem vispār, bez visa tā, ko es nevarētu dzīvot, es nevarētu telpot. Tas ir tāpat, kad ja man gaisu izslēgt un visu, un es nomirtu. Ja? Jo vairāk tu peldi tajā industrijā, jo vairāk tas iedvesmo uz kaut kādiem jauniem pārvērtumiem, es nezinu, gan man pašai, gan arī citiem cilvēkiem, protams. Un kā es saku, es nepiedaru sev, es piedaru cilvēkiem, jo es to daru tikai tāpēc, lai cilvēki būtu laimīgi un viņi katru dienu man spogulī atcerētos. Pirmais ir process, man, protams, tas ļoti patīk tīri procesa ziņā, jo, kad tu procesā, tu jau sāc tā teikt kā puķe, augt, kad tu redzi savu procesu, wow, izplauksti, es kā radošas personība, bet klients izpaužās, ka, wow, viņš redz, ka viņš ir tā puķe, un ka viņš ziet tālāk, saprot, tur ir tas tāds, wow, knifiņš, kad tu jau sāc parādīt, ka tu, un tikai būtiski tas, ka tu jau pēc tam to puķi sāc pamazām liet ar ūdeni, kop tālāk. Jā. Lai noturētu to līdzsvaru, to būtību. Saprot, klients, tā teikt, piemēram, tu jau pati nezini, ko tu īsti redzi, ja tu katru dienu sev redzi spogulī. Tu redzi Anželu Džolī bildi, kad viņai baigi forši uztaisīt matu, un tu atnāc un saki, bāc, es gribu šitā. Ja, bet tev tas var galīgi nepiestāvēt, pēc formas, pēc matu struktūras un vispārējais. Ja. Un tad es tev teikšu, kāpēc es nevaru tā teikt, es klientu vēlams uzklausu, ja, bet es daru to, ko es redzu pēc visas sejas morfoloģijas, tur ir ļoti daudz aspekti, ja, ko tu ievēro darbā, ja, un tad tu, tā teikt, zīmē to cilvēku ar matiem, tu kaut ko padari ar vienu labāku izcelu, tur acis, es nezinu, izcelu tur kaut kādu zodu līniju, tur kakla zodu, tā ir, pareizi tu varbūt pateikt, tā ir improvizācija, un tu, tā teikt, ar matiem vari izcelt kaut ko cilvēks pats sevī neredz. Jā. Īstenībā es tev teikšu, tiešām esmu aizdomājusies par to, no kurienes man tas ir. Un es visiem saku, tā ir mana karma. Un tā, ka man liekas, man uzlika tas ir pārbaudījums, kāpēc, jo man liekas, no pagājušās dzīves, ja. Es nedomāju, ka jebkurš var komunicēt ar cilvēkiem, kad tev viņus jāsaprot, ka tev ir jāmīl, ka tev katrs no maniem klientiem ir individuāls un katrs viņš ir īpašs, ja, un teikšu tā, tas ir vienīgi man liktenis un mana karma, kas man visi esmu piedzimusi. Man liekas, ka man cits nevar būt. Man rokas pašas, kā tev pateikt, pašas dara savu darbu. Vienīgi, kas ir, es nevaru pilnībā iedomāties, ko es darītu bez rokas, jo rokas viņas pašas, tu atnāc, varbūt galvā vēl nesaproti, bet tev rokas pašas jau kaut ko dara. Es tev teikšu, man liekas, man jau drīz vajadzēs nogalināt par to informāciju, ko es zinu par daudziem cilvēkiem. Es domāju, atnāks tā diena, kad jūs man atnāksat Nē, tas ir tā, ka tiešām tu atnāc kā pie psihologa. Saprot, tev kaut kas nomāc, un tu nevari pateikt savā ģimenē. Un tu atnāc pie frīziera un sāc tur, jā, tur, tā teikt, grūzīt pilnu programmu to, ja, ka tu tur, protams, man ir jāuzklaus cilvēks, jā, bet
nepavēlti saucās, kad frizieris ir kā, zini, kā ausis, saprot, kuras viņas dzird, kā mute, kura pateiks to visu, nu kā, tu nāc ne tikai arī kā pie cilvēka, kurš tev pārvērš vizuāli, bet arī pie cilvēka, kurš tev no iekšas tev mazliet, kā tev teikt, palīdzēs kaut kur tālāk, turpmāk dzīvē. Protams, tas ir ļoti smags darbs, un esmu ļoti, ļoti daudz sevi ieguldījis, un joprojām ieguldi, jā. Un katrs konkurss, un katrs kaut kāds ārzemju ceļojums, kur tev vienmēr ir jāpierāda sevi. Mēs katrs sev pierādam, mēs gribam katrs atrasties zem saules, un tur ir jāpierāda ar darbu un ar labu darbu. Un, protams, man arī tā, ka es varbūt neesmu pārāk kaut kur apmierināta, jā, bet es teikšu tā, ka ja es tiešām apmierināti pateicu, jā, es esmu tik laimīga, ka tu esi tagad tevi redzi un tu esi tāda, kā tu tagad, Laura, man, jā. Arī new cut. Vai ne tāds pilnīgi. Jauns pārmaiņas tavā dzīvē. Jauns cilvēks, jā. Nu, tad uz šitās nosmies varbūt arī varētu beigt. Čau. Paldies. Tā visiem. Jā, paldies. Paldies. Tu piekriti. Bija ļoti interesanti. Paldies. Noteikti būšu tavs nākotnes klients. Paldies. Turpināšu. Es ceru, ka tiešām būs apmierināta, un man bija prieks, ka tā sanāca, ka tu man intervēji. Paldies. Ļoti interesanti. Paldies.